Šādi izskatās mūsu Winterbītera purns garāžas apgaismojumā, un šādi izskatās mūsu bīterīts apgraizīts jau, taču graizam vēl vairāk nost, un šāds pavarās mums skats. Lonžerons ir saburzīts krietni vairāk, nekā mēs bijām domājuši. Nāksies vien griezt viņu vēl vairāk nost, taču tas ir pilnīgs sniegs citādai garāžai. Nogriežam arī nost otru pusi. Šādi izskatās mūsu sabojātā, saburzītā detaļa, un šeit jūs redzat, kā jau viss izskatās, kad ir nogriezts. Šādi čupā mums krājās detaļa viena pie otras. Sākam tīrīt ar drāšu birsti nost vietu, kurā mēs darbosimies, kurā veiksim jau precīzo griezumu, iezīmēšanas visus darbus un metināšanas darbus. Griežam jau nost precīzo atmērījumu, kurā jau mēs darbosimies. Šeit arī griežam nost no mūsu donora fragmentus un arī otras puses, protams. Šādi te jau paverās jau tā kā teikt spožāks skats uz dzīvi. Tūplāna viģiks mums gan no donora, gan no graizāmās mašīnas, kur vēl ir atzīmējums Lonžeronam, kā nu mēs tur visu metināsim. Seko tālākām sērijām, lai redzētu Mercedesu ar jaunu seju.